varbūt esat ievērojuši, es daudz runāju un dalos par organismu attīrīšanu. Un faktiski pirmā reize, kad es uzsāku organismu attīrīšanu, tas notika pirms gandrīz 6 gadiem. 2. septembrī man paliks 6 gadi, kopš es attīros. Un maijā paliks 5 gadi, kopš es nolēmu, ka es padalīšos, ka es to daru, jo es to darīju pakluso. Organismu attīrīt es izvēlējos tāpēc, ka man bija sākušās veselības problēmas. Īsnībā man veselība bija sačakarējusies jau kādu laiku atpakaļ. Es atceros, ka es gāju 3. klasē, man bija ļoti slikta imunitāte. Varbūt es neminēšu visas tās diagnozes un kāpēc es slimnīcās daudz esmu gulējusi, bet tādā apzinātā vecumā es sapratu, ka esmu pietiekami čakarējusi savu veselību, kad mans organisms ir piesārņots un par to kliedz mana āda. Jā, jo uz mutes, uz elkoņiem, uz vēdera un pacelēs man sāka parādīties psoriāzes pleķi. Un tas nebija ok. Es netaisījos ar to samierināties. Jā, var samierināties, ka kaut kur uz ķermeņa parādās. Labi, tu vari neiet peldēties, neiet pirtī un visu maskēt, bet kad tev uz sejas parādās pleķi, tad ir tad tu saproti, kaut kas nav kārtībā un toreiz es kaut kā skatījos sociālos tīklos, tas bija pirms 6 gadiem, un es redzēju informāciju, ar kuru dalījās mana draudzene. Viņa tagad ir izmācījusies naturopātiju, un viņa teica, vajag attīrīt organismu, ir dabas vielas, ar kurām to var izdarīt. Un es pētīju, viņa tur rakstīja, ķiploka ekstrakts, melnais rieks, kādi ir ieguvumi, kāpēc attīrās ar tādiem produktiņiem. Un soli pa solim es nolēmu, ka es uzsākšu savu pirmo detoksu programmu. Un, man nebija viegli. Es īstenībā diezgan ilgi tīrījos, jo mums bija tāda kā atbalsta grupa. Un es skatos, visiem tie rezultāti ļoti ātri, viegli, tur enerģija, imunitāte uzlabojas, miegs uzlabojas. Es tur tā vienīgā, kurai nekas neuzlabojas. Bet es biju nolēmusi, ja es daru, tad es daru līdz galam. Es neapstājos pie 1. mēneša, es turpināju. Turpināju 1 mēnesi, 2 mēnesi, 3 mēnesi. Tad sāku 2. septembrī un iestājās. Patiesībā tas bija aprīļa beigas, mājas sākums, ka es sapratu, ka man beidzot ir tas rezultāts. Man bija attīrījusies āda, tīra sejas āda bija palikusi, vairs nebija tie niezošie pleķi uz elkoņu un paceļu locītavām, un starp citu, man bija ļoti ciets tāds plaisājošs pleķis uz manas pēdas. Bet es pat nebiju iedomājusies, ka tas var pazust. Es vienkārši skatījos, ka citiem cilvēkiem ir rezultāti. Papēža āda vairs neplaisā, ir uzlabojumi. Es domāju, jāpaskatās, kā ir manu papēža ādu. Skatos uz savu pēdu, un ticiet vai nē, man tas šitāds, maziņāks pišķiņ, ja? Tāds pleķis, bies pleķis, man viņš bija pazudis, man bija vienkārši šoks. Labi, ka es viņu biju nofočējusi iepriekšo reizi, kad es savam dermatologam sūtīju bildītes. Tas bija Covid laiks, es nevarēju aiziet pie viņas uz vizīti, viņa piedāvāja WhatsAppā apmainīties ar tām bildēm, lai var paskatīties, vai man atkal izrakstīt to elokonu ziedi, jā, hormonālā ziede. Un es viņai nofočēju savus muti, savus visas tās pumpas uz vēdera, to biezo pleķi uz pēdas, un viņa teica, ka atkal elokonu vajag izrakstīja man, es aizgāju uz aptieku, paņēmu visu, darīju, kā viņa liek, bet nav jau uzlabojumi, kā tu ej uz pirti vai ej uz baseinu, tur chlorēts ūdens, un viss atpakaļ ir. Cik ilgi var cīnīties ar to? Lūk, un tad es attīrīju to organismu, un tagad jau būs līdz 5 gadi, kopš es dalos par to, kā man ir gājis, kāpēc es vispār attīru organismu, kā iet manam bērnam starp citu, jo viņš toreiz pirms 6 gadiem gāja vēl dārziņā un bija imunitāte ļoti, ļoti slikta. Varētu teikt, ka katru 2. nedēļu viņš slimoja. Tecēja iesnesdegunā, sākās klepus, es sapratu kaut kas uz alerģijas pamata, ģimenes ārsts ieteica, tā vajag ilpusīti dot, klepu sīrupiņu un vibrocilu pilieni. Un cik tad ilgi var tā
marinēt savu bērnu uz visādiem medikamentiem, kad rezultātu un uzlabojumu nav. Nu, tā sanāca, kad es attīrīju organismu, viņš attīrīja organismu. Un pēdējie 2 gadi dārziņā aizgāja, fantastiski. Vairs nebija jāslimo. Un aizgāju uz skolu, un tad es vienkārši lepojos, ka viņš, tiešām ir ļoti labi viss. Man bērnībā īstenībā bija remtīdais artrīts, locītavu stīvums, locītavu sāpes, pilnas tās locītavu somiņa, kad vajadzēja gulēt slimnīcā, vilkt ārā šķidrums, laist atpakaļ iekšā zāles. Un es domāju, manam bērnam 1. klasē vairs negribās braukt ar riteni. Viņam ir grūti uzkāpt pa kāpnēm. Saka, ka viņš nevar tik ātri iet uz skolu. Man atkal kaut kāds slingums, kaut kādas muļķības, augšanas sāpes, ja? Bet tad, kad es saskaitīju 1+1, es kaut kā nebiju piefiksējusi, ka viņam tieši tas pats, kas man, ja? Locītavas sāpes, locītavas stīvums. Un tad es pieslēdzu dabas vielas, vai pieslēdzu pretiekaisuma līdzeklīti, sauc Busvēlī, un antiparastāro kursu. Un ticiet vai nē, bet viņam ir uzlabojumi. Viņš tagad beidzot atkal brauc ar riteni, aktīvi skraida, priecājās un atkal beidzot uz tā riteņa var uzkāpt un var uzkāpt augšā pa trepēm, nokāpt lejā un vairs nav tās sūdzības, ka mammu es nevaru paiet. Un tieši tāpēc, kad es esmu redzējusi, ka cik daudz uzlabojumu ir manā ģimenē, uzlabojumu manā veselībā, ka imunitāte ir uzlabojusies un te, kad es biju izgājusi organismu attīrīšanu, sanāk no septembra līdz mājām, tie ir 8 mēneši, es pamanīju, ka mana imunitāte tiešām ir uzlabojusies, manas sejas āda staroja, roka āda beidzot bija maiga. Jā, starp citu, man trauma tagad ir. Biju pie ķirurga, uzlika šuvis un pēc 2 nedēļām jāņem ārā. Un nervu sistēma sakārtojās. Es varēju izgulēties, es pēc bērniņa piedzimšanas vienkārši biju kaut kādā režīmā iegājis, ka man vienmēr bija tas stress, ka pa nakti jāceļās, jābaro, jāmostās, mans bērns vispār negulēja, izņemot tad, ja es viņu stumdīju ar ratiņiem ārā. 5 no rīta, 3 no rīta, jā, ar ratiņiem pastaigāties, lai vismaz guļ kaut kādu brītiņu. Jā, un tas jau iedzina kaut kādā stresā, kad nav jau tas miegs tik kvalitīvs vairāk, ka tev viņš ir caurs un attīrot organismu, es uzlaboju savu stresu noturību, uzlaboju savu miega nomoda ciklu, varēju izgulēties, vairs nestresoju, āda uzlabojās, un tad es nolēmu, laiks dalīties ar to, ko es zinu, ko esmu pieredzējis, un ir pagājuši jau 5 gadi, kopš es dalos, un eju tiešraidēs, veidoju dažādas veselības lekcijas un tikšanās, nesen bijām Saldū, un saprotot to, ka cilvēkiem ļoti interesē īstenībā, kas ir organisma attīrīšana, lai arī viņi ir negatīvas atsauksmes, protams, kas saka, ka tas nav vajadzīgs un ka tā ir kaut kāda krāpšanās, bet ja man palīdzēja, kāpēc es nevaru dalīties tālāk? Un tāpēc mums 14. aprīlī sāksies tāds ekspress kurs par organismu attīrīšanu, kura laikā jūs varēsiet uzzināt visu, kas ir organismu attīrīšana, kāpēc viņa ir nepieciešama, kāpēc ir nepieciešamas uztura korekcijas, kā tas mazina iegaisuma process organismā, kāpēc vispār jādzer ūdens. Jā, tieši tā, daudz cilvēku pat nedzer ūdeni un aizstāj to ar kafiju, ar minerālu ūdeņiem, ar kaut kādiem garšiņu ūdeņiem un tējām un zupām, bet ūdeni nedzer. Un tas viss ir apkopots 5 dienu kursā, kur notiks arī 2 webināri. Būs pieejams arī webināra ieraksts, kur mūsu komandas nutriciologi un naturopāti stāstīs un dalīsies ar to informāciju, kāpēc jātīra organismu, kā to izdarīt. Un tie, kas vēlēsies, varēs no 1. maija pievienoties organisma attīrīšanas programmai.
ja, to, ko es esmu darījusi visu šo laiku, tad tur visi, kas vēlēsies, kas sapratīs, ka tiešām viņi to grib pamēģināt un būs izgājuši šo te ekspresu kursu un visu sapratuši, visus pār un pret, plusus un mīnusus, tie varēs pievienoties lielajai programmai, bet 5 dienu kurs visiem ir pieejams bez maksas.